Tātad saules enerģijas izmantošana. Bez šaubām saulēs ir galvenais enerģijas avots uz Zemes. Nekas dzīves nevar pastāvēt bez saules. Un varbūt jūs varētu man nosaukt, kas ir tas dabas radītais, dabīgais saules baterijas, saules elements, kas jau ir. Kaut kādā ziņā, jā, tie ir bieži neapšaubāmi augi. Un varbūt vēl atceraties, kā sauc to procesu. Fotosintēze. Burvīgi. Tātad arī cilvēks no pašā sākuma izmanto saules enerģiju, un viņš to darīja pasīvi, un mēs to joprojām darām. Vēl viens jautājums, varat nosaukt, kā mēs pasīvi izmantojam saules enerģiju? Kā piemērs, žāvējam veļu. Vēl kādas idejas, kā to var darīt? Sauļojamies, pilnīgi pareizi. Gaismai. Jā, un to cilvēki darīja no seniem laikiem, arī senie grieķi un romieši būvēja ēkas tā, lai dienas laikā tā sasilst un pa nakti atdod savu siltumu, bet arī cilvēki mēģināja izmantot saules enerģiju aktīvi. Leģenda vēsta, ka 3. gadsimtā pirms mūsu ēras Arhimēds uztaisīja ieliekto spoguļu sistēmu, ar kuru palīdzību iznīcināja ienaidnieku karafloti. Tas bija Punijas karu laikā. 16. gadsimtā labi jums pazīstams Leonardo da Vinci teica, ka Saule ir civilizācijas nākotne, un viņš bija domājis par tvaika katliem jau tanī laikā. 18. gadsimtā par saules enerģiju sāka interesēties daudz vairāk, un Georges Louis de Buffons, francūzs, izveidoja ieliekto spoguli, ar kuru palīdzību viņš varēja aizdedzināt sausu koku no 68 metru attālumā. Lavoisier pirmo reizi izmantoja lēcas saules siltuma enerģijas koncentrēšanai. Pēc viņa, pēc kaut kāda laika, Angļi uztaisīja vēl lielāku lēcu un jau varēja pa 1 minūtes laikā izkausēt granītu un 3 sekundžu laikā izkausēt čugunu. Šveices izgudrotais Saussures izveidoja pirmo saules ūdens sildītāju. Tā bija koka kastīte ar stikla vāciņu, bet viņam izdevās sasildīt ūdeni līdz 88 grādiem. 19. gadsimta beigās franču industriālajā izstādē izgudrotais Mouchot demonstrēja pirmo, jau varētu teikt, īsto saules bateriju vai saules kolektoru. Viņš fokusēja saules enerģiju uz katlu, kurš veidoja tvaiku, un ar tā tvaika palīdzību viņš darbināja drukājāmo mašīnu, kurai varēja nodrukāt 500 avīžu loksnes stundas laikā. Šādu sistēmu viņš nosauca par insulātoru, un tā insulātori tika pilnveidoti līdz 20. gadsimtam, kad 1953. gadā NASA zinātnieki štatos izveidoja pirmo īsto saules bateriju, kas jau varēja pārveidot saules enerģiju par tiešu elektriskajā enerģijā. Mūsdienās ir 2 pamatprincipi, kā mēs varam izmantot saules enerģiju. Pirmais, tas ir kolektori, kad mēs vienkārši savācām siltumu no saules un dabūjam siltuma enerģiju. Otrais, izmantojot fotoelementus vai PV elementus, mēs varam iegūt elektrību. Te ir daži piemēri kolektoriem, sākot no vienkārši teikana sildīšanas, baseina ūdens sildīšanai, saliekot kopā daudzus kolektorus, mēs iegūstam saules spēkstacijas.
Šams 1 pagājušajā gadā pabeigtais projekts Arābu Emirātos, tas ir vislielākais kolektora tipa saules spēka stācija pasaulē, jaudas kapacitāte 100 megavati. Varat iedomāties, cik viņš liels ir. Darbības princips ir vienkāršs. Tur ir paraboliskie spoguļi, kuri koncentrē saules enerģiju uz trubiņām, caur kurām tek eļļa. Tā eļļa pēc tam uzsilda ūdeni, veidojās tvaiks, un tvaiks darbina ģeneratorus, kas ražo elektrību. Arī PV elementi ir visdažādāki. No parastām, ko mēs parasti iedomājamies, kas ir uz mājas jumtiem, gan elementi, kas uz mašīnām, gan uz bezpilotu lidmašīnām, kā šeit Helios lidmašīna, gan kosmosa stācijās. Ja jau par sidrebi ir pieminēts, arī šīs ir PV elements. Tā ir baterija. Starp citu, tādas baterijas veido ar sidrebas ražotu iekārtu palīdzību. Un saliekot vairākus PV elementus kopā, mēs atkal iegūstām milzīgus saules parkus. Kā piemēru es ieliku Šānka Solar Parks Indijā, kas ir lielākais pasaules solārais parks ar jaudu 214 megavati. Un viņi solā, ka 2014. gadā būs jau 500 megavati. Kam tad tiek tā saulīte, kam viņas visvairāk pienākās? Var jau redzēt, jo sarkanāks, jo vairāk saules radiācija ir. Mums tā kā daudz netiek īpaši, kā pārsvarā arī visai Eiropai. Un ja tu paskatīties tuvāk Latviju, laikam tad Latgalei veicās un Kurzemei. Vidzemniekiem mazāk. Atgriežoties pie pasaules kartes ar saules radiāciju un zinot, ka 2012. gadā pasaulē bija uzstādīta saules baterija ar kopīgu jaudu 67,4 gigavati, man ir nākamais jautājums, kā jūs domājat, kuras tad valstis ir tās, kur ir uzstādījuši visvairāk baterijas? Es uztaisīju tādu graficiņu, nenorādot vēl valstis. Varbūt mēģināsim tos divus lielākus uzminēt. Ir idejas? Austrālija? Nē. Āfrika? Nē. Indija? Tā ir Vācija. Vācija ir uzstādīta 40% no visiem solārām baterijām pasaulē. Ar kopīgu jaudu 27 gigavati. Neskatoties uz to, ka, ja paskatīties kartē, tur nav daudz saules. Mēģināsim otru valsti. Tas klusums. Nē. Francija tuvāk, Itālija. Kas ir 13% no visām baterijām ar kopējo jaudu 9 gigavati. Un pārējās valstis ir Spānija, Japāna, ASV un tad citas valstis. Kāpēc mēs taisam saules baterijas, modelīšus, paneļus, spēkstacijas, parkus? Kāpēc tas ir svarīgi? Jo saules enerģija ir neierobežotā daudzumā, un viņa ir tīra, kas ir ļoti svarīgi. Tad, piemēram, ja mums ir kaut kāda spēkstācija ar jaudu 100 megavati, ar to staciju var pilnīgi apgādāt ar elektrību 20,000 māju, un tas nozīmē, ka mums nebūs jākurina citas kurināmās vielas, un mums nebūs gaisā jāpalaiž 175 tonnas CO2, vai tas ir līdzvērtīgs, ka mēs vispār izņemsim un vairs nebraukās 35,000 automašīnu.